Sarunu cikls Piestātne. Sveicināti! Kļūst arvien siltāks, saulaināks, un tas nozīmē, ka tuvojās aktīvās atpūtas un turisma sezona. Tieši tāpēc šodien mēs uz sarunu esam aicinājuši cilvēku, kurš mīl atpūsties citādāk un piedāvā citādāk atpūsties arī citiem. Varbūt, ka ikdienišķi vasaras vakarā jūs viņu redzēsiet Mēršaga pludmalē, aktīvi braucot ar līdzsvaru dēli pa pludmali, bet šodien mēs piestāsim un ieklausīsimies, kāds tad ir viņa stāsts. Un mūsu šīs dienas viesis ir Gatis Lagzdiņš. Sveiks, Gati! Labdien, labdien, labdien! Pirms mēs ķeramies klāt S-balanses tēmai, mēs jau te redzam šo skaistuli, man tas jautājums būtu tāds. Tava saistība ar Mēršagu laikam vairāk bija bērnībā, tad tu kādu laiku no Mēršaga bija devies prom un tagad jau kādu laiku esi atgriezies, vai ne? Varbūt, ka tu vari padalīties, kāds tad ir tas tavs ceļš saistībā ar Mēršagu tieši. Mēršagā es pavadīju bērnību līdz 13 gadu vecumam apmēram. Un tad es pārvācos uz Stendi, tad uz Talsiem, tad mazliet Rīgā. Un tad es sastapu Leldi un tad man ceļi atpakaļ šeit, savā dzimtajā ciemā. Mēs te bijām vienā pasākumā, tad jau Leldi laikam bija tā tava bērnības mīlestība, ja? No bērndārza laikiem. Tad paldies Leldei, ka tu esi atgriezies Mēršagā. Jā. Kādas varbūt ir tās tavas spilgtākās atmiņas par bērnību un tieši Mēršagu? Kādas ir tikai visādas nav lietas darītas. Jūra, protams, un skaistā daba. Lietas, ko nevajag stāstīt intervijā, bet kāds blēņas darīts. Vislielākās blēņas jau te arī darīts ir. Bija maziņš, tad jau nebija telefona, nebija ko glāstīt. Un tā kāp kokos, braukāja pa jūru, ledus gabaliem, kaut kā tā. Tad visas blēņas tu padarīji Mēršagā un tad devies uz Stendi. Jā, tur es neko es tikai šeit visu. Visas blēņas te. Par ko tu vēlējies kļūt bērnībā? Man ļoti patīk šis jautājums. Es nezinu, droši vien par kosmonautu, kā jau visi bērni. Nezinu, vai pa ugunsdzēsēju, kā jau, vai policistu. Es neatceros. Neatceries tādu vienu. Kādu laiku tava darbošanās, man šķiet, bija saistīta arī ar pasākumu tādu tehnisko nodrošināšanu, vai tas varētu būt, tā ievirza varētu būt saistīta ar to, ka tev arī ģimenē un bērnībā tā kultūras dzīve bija laikam tāda ikdienišķa? Es domāju, ka jā. Man māma un tētis ir bijuši kultūras nama vadītāji arī Mēršagā, Stendē. Es jau arī esmu uzaudzis visas bērnību tēti, un te bija diskotēka. Es uzaudzis visas bērnību pavadījis Mēršaga kultūras nama uz balkonu. Masu puiši gulēja, kamēr lejā lielie balējās. Un tad droši vien tāpēc, man tā tehniskā lieta, tā kā arī saistījām. Tagad tu man atzīsties, vai es tajā pieteikumā tā pareizi pateicu, ka tev patīk pašam arī citādāk atpūsties? Protams, šī jau ir citādāk atpūta, braukt ar segvijiem gar jūru, un tas kaut kas tāds citādāks, kas nav citur. Kāda tipa cilvēks tu esi? Tāds, kam patīk miers un harmonija, vai tāds, kuram patīk, ka tajā dzīvē tomēr visu laiku ir tā kā tas līdzsvars jānotur? Man patīk izaicinājumi. Es nevaru tā mierīgi nosēdēt. Es arī tagad dīdos, man jākustās. Man vairāk patīk izaicinājumi. Kaut kad vajag arī apstāties, bet vairāk, tāds traks bišķiņš. Iekšēji, kaut kur sēž tas nemieru gariņš. Jā. Tad ķersimies klāt. Kā tad vispār radās šī ideja par tādu vēlmi piedāvāt šos segveju braucienus? Ideja radās diezgan netīšām. Tā daļai Leldas ideja. Viņa teica, ka stāstīja, ka viņa ar vecākiem pa Barceloni braukājas segvejiem. Un es pat, kas tie tādi ir, jāapskatās internetā. Tad es apskatījos, izpētīju, iepatikās. Nopirku pirmo, izmēģināju šeit pa ciemu pabraukāt, pa jūru, pa piekrasti, jūra gluži nē, pa mežiem. Un sapratu, ka tas varētu būt tāds pakalpojums, ko varētu sniegt cilvēkiem. Un sākumā bija ideja braukāt pa ciemu, Mēršagu parādīt kaut kādas apskates objektus, bet tad es sapratu, ka tie objekti ir diezgan tālu viens no otra, un pa asfaltu tad ir jāvajag citādāk veids segvejas. Ar šīm tādām riepām ir
Viņš tāds tā kā traktoram bišķiņ grūti braukt pa asfaltu. Tad es izdomāju, ka jābrauc kā pa piekrasti un pa mežiem. Un cilvēki brauc ciemos no malām, jau parasti jau mūk no betona džungļiem, no Rīgas vai vēl citām pilsētām. Viņiem vajag to mērcdega svaigo gaisu, dabu, mežu, jūru. Tad tur arī es dzīvojos visu vasaru mežā un jūrā. Jā, piekrastē peldēties. Es eju vienreiz gadā varbūt, bet tā visu laiku es braucu katru dienu. Principā katrs vakars tev ir... Katrs diena, vakars, kā kuri laika apstākļi. Cik ilgi jau jūs darbojaties? Kad tad šis... Šī būs tā 4. sezona. 4. sezona. Un Latvijā šobrīd piedāvā plaši šādu pakalpojumu, vai tomēr tas ir tā? Cik es esmu pētījis, tad īsti nē. Senāk Rīgā bija iespējas, ka var braukt pa Vecrīgu. Un es gan tagad mājaslapas ir aktīvs tiem pakalpojumu sniedzējiem, cik es vēl pētīju nesen, bet es pats nekad neesmu redzējis, ka kāds viņiem brauktu pa Rīgu. Un arī cilvēki, kas brauc pie maniem ciemos arī no tās pašas Rīgas vai citām pilsētām, viņi arī stāsta, ka viņi īsti nav redzējuši. Tā kā iespējams, ka tās mājaslapas ir aktīvas, bet viņi vairs pakalpojumus nesniedz. Tā kā viņš nav tāds baigi ļoti populārs pakalpojums, kad pieņemsim, nezinu, velo noma vai sup nomas tādas, kas ir Latvijā daudz, šī nav daudz. Varbūt tiem, kas mūs klausās un uzzina pirmo reizi par tādu S-balansu, varbūt tu vari īsi ieskicēt, kā tad tas viss darbojas un varbūt kā tas process notiek. Es esmu tagad ieradusies Mēršagā un vēlos izbraukt ar šo līdzsvaru dēli, ar ko man ir jārēķinās. Jārēķinās ar to, pirmkārt, ka pirms tam ir vēlams rezervēt to pakalpojumu. Jo es pats kā instruktors braucu līdzi un pamācu un parādu un pastāstu kaut kādus stāstus par ciemu vai kādus jokus un tā. Un es pats braucu līdzi, parādu. Braukt ir viegli. Pirms brauciena parasti viņš sākās pie bākas, apmācības, kā viņu vadīt, kā apstāties, kā pagriezties pa kreisi. Un tad jau dodamies ceļā. Bet jā, galvenais pirms tam ir rezervēt, jo nav tā, kad es sēžu un gaidu pie bākas. Un dažreiz bijis tā diezgan bieži, kad zvanu. Mēs vēlamies braukt šodien un tūlīt. Es saku, diemžēl nevarēs, jo es jau esmu ar kaut kādu grupu. Jau mežā kaut kur, un tad tas ir jāpagaida. Tāpēc vēlams pirms tam rezervāciju veikt mājaslapā. Jā. Bet, principā, tā vasara laikam ir Mēršragam, ģimene laikam rēķinās ar to, ka vasarā nebūs izbraucieni kaut kur citur, jo tas... Ja ir kāds izbrauciens, tad ģimene paredzēts citur, es tad nevis atceļu rezervācijas, bet es kalendārā ielieku, ka tā diena ir, protams, es nestrādāju pilnu katru dienu. Es strādāju arī sestdienas, svētdienas, bet, ja gribās kaut ko citur aizbraukt, tad es vienkārši aiztaisiet rezervāciju to dienu, tad tajā dienā nekas nenotiek, un es atpūšos pats kaut kur citur. Vai ir gadījies tā, ka kāds nav varējis piešauties pie tā braukšanas stila un saprats, nebūs, es kāpjanos? Īsti nē, kādreiz kādam ir palicis varbūt mazliet pa grūtu tieši mežā, tad mēs atgriežamies pa pludmali un pa Liedegu braucam, bet parasti tās sākumā pirmās 10 minūtes ir varbūt tāds, kam arī iejūtās, bet pēc tam jau aiziet un tie ir parasti sievietēm. Viņš saka, nē, man jau nesanāks, bet viņas pēc tam nevar noķert. Viņas tik ātri sāk braukt, ka viņas vairs noķert nevar. Tie, kas saka, nesanāks, tie ir parasti lielākās raķetes. Tāpēc pieredzes parasti ir, jā. Kas biežāk izmanto vietējiem mēršadznieki vai tomēr turisti? Es neesmu veicis tādu uzskaiti, bet man liekas, ka vairāk tieši citi no citām vietām, no visas Latvijas, no ārvalstīm. Vietēji arī, protams, izmanto, bet vietējie izmanto, es teiktu, ka mazāk nekā. Pilnīgi visi vietējie nav pamēģinājuši, bet visiem jau arī varbūt neinteresē. Bet es teiktu, ka vairāk nemēršadznieki no citām vietām. Mēršags mums tādā ziņā ir unikāla vieta, jo vasarā mēs varam baudīt skaisto saulrietu jūrā, vai ne? Un droši vien, ka, vismaz man tā liekas, tad, kad es arī esmu devusies uz Mēršaga pludmali, tad sajūta ir, ka vienmēr tieši vakarā, kad ir šis saulrieta laiks, tad arī ir kāds, kas vēlas šo braucienu izmantot. Jā, mums Mēršags ir unikāls arī ar to, kad
redzēt arī saulēktu. Tāds brauciens ar mani ir bijis. Redz arī saulrietu. Vakar arī tieši bija brauciens, klienti gribēja redzēt saulrietu, bet nomācās vakarā. Ap 6 tā saulrieta riet pus 7. Tuvās sāksies vasara, tad jau būs ap 9-10 saulrieta rietēs. Tad bieži vien tieši cilvēki mēģina tāpīt tajā saulrietā. Protams, labi laikapstākļi. Šogad laikā varbūt ir arī bijis kāds komisks gadījums. Pieņemsim, ka laika prognoze ļoti laba bijusi, bet dodamies izbraucienā un sākās kārtīgs negaiss vai lietas. Tā ir tieši bijis, kad mēs braucam un ir jūra un saulīt spīd ārā un tad pēkšņi nezinu, kurienes sāk gāzt lietus. Un tu pastāv debesīs, bet nav taču neviens mākonis. Visi galīgi esam slapi un 2 minūtes lietas pāriet un mēs slapi braucam un žūstam. Un kaut kāds tā ir bijis. Vairāk nekas, tieši pa laikapstākļiem. Parasti jau skatās uz priekšu. Ja ir tas lietus, tad, ja rezervācija pieņemsim vienos un mēs skatāmies visos meteo aplikācijās, kad būs lietus, tad mēs mēģinām pārcelt uz priekšu vai ātrāk tieši, lai netrāpu. It kā jau var braukt pa lietus, mēs esam braukuši, ka līdz arī lietus, bet pašiem braucējiem, labāk var tikai saulīt. Komfortablāk un tā. Tur kaut kāda vēja efekts jau arī pat tad tajā dienā, kad ir bezvēja, droši vien tas vējš rodās no tā ātruma jau vien. Tas jā. Mitrums un tā. Bet ir kaut kāds vecuma ierobežojums, vai mans 4-gadnieks droši vien, ka nevarēs? 4-gadnieks nē, vecums ir tikai, man liekas, skaitlis. Galējais slieksnis nav. Man ir bijuši viens tāds pāris tieši, pensionāti pāris. Viņi atbrauc sākumā no Saldas puses, man liekas, ir jā. Viņi brauc pārīts, paiet 2 nedēļas, viņi jau paņēmuši līdz bērnus, vēl pēc mēnesi atbrauc ar mazbērniem. Tā kā nav vecuma tāds ierobežojums īsti. Ja ir skolas vecuma bērni, kas iet jau skoliņā, tiem var pamēģināt un pabraukt, bet mazāk gan nē. Šis pakalpojums tiek piedāvāts arī dažādos dāvanu servisos, un es arī pati diezgan bieži izmantoju šo iespēju iegādāties dāvanu karti. Un kā tev šķiet, vai atšķirās tas, kurš izmanto šo pakalpojumu, ja viņš ir pats iegādājies un zina, uz ko viņš iet, vai arī tajā situācijā, kad cilvēks atnāk un viņam ir dāvanu karti un viņš vēlas izmantot šo dāvanu karti, vai tās attieksmes vai pieeja vai tās sajūtas ir atšķirīgas? Es grūti spriest. Nav tā Nē, es tā neesmu piefiksējis. Kad izmanto dāvanu karti, viņi jau apmēram zina, uz ko viņi brauc, un tas, kas dāvina, bieži vien ir tas, kurš grib arī braukt līdzi. Parasti viens pats jau nebrauc, brauc vismaz 2, 3, 4, 5, 6 cilvēki. Un tad jau tu zini, ko tu esi uzdāvinājis, un tu cer, ka tev arī paņems līdzi. Tās dāvana kartes, tas ir bieži tāda izmantošana, jā. Opcija, ko izmantot, kā iepriecināt citus. Kā tev liekas, tie, kas ir tie 2 scenāriji, viens scenārijs, ka tā dāvana karte paliek vienkārši plauktiņā, un otrs variants, ka es izmantoju dāvana karti, un pēc tam man rodas tas azarts vēl un vēl, tā kā braukt un atkal atgriezties un izmantot šo iespēju. Tu esi tā novērojis, kurš no tiem scenārijiem varētu būt biežāks? Man ir grūti pateikt par to, vai tā dāvana karte paliek uz galda kādam neizmantota, jo es pats viņas tirgoju no uzņēmuma puses. Tās es zinu, cik viņas ir pārdotas, un tās parasti arī izmanto. Bet ir ļoti daudz dāvanu kartes, kas tiek tirgotas lielveikalos un portālos, dažādos. Lieliski dāvana servis, gribu atpūsties un vēl tur viss, kas Latvijā var nopirkt. Par tiem es nemāku pateikt, cik viņiem paliek neizmantots. Un ja arī viņas neizmanto, tad es kā pakalpojums sniedzējs tur neko nesaņem par to. Tā naudiņa paliek. Tā naudiņa paliek tiem pakalpojumiem, kas tiem pārdevējiem. Par tiem es nevaru pateikt, cik neizmantojās. Bet parasti jau tie, kas ir atbraukuši vienreiz, viņi pēc tam atgriežas vēl vienreiz. Es tā esmu novērojis. Ja ne viņi, tad pēc viņu ieteikumiem kādi citi. Bet, ir cilvēki, kas arī 7 reizes braukuši, tad es izdomāju kaut kādas citādākas tos maršrutiņas, kaut ko tā, lai pamainītos. Bet katru reizi arī mainās, tas mežs aug un tur
tu nevari tā katru reizi uzbraukt vienādu uz to mazo kalniņu vai tur kaut kādas saknes. Nu, katrs brauciens citādāks, arī man viņš ir citādāks. Kaut kad es zinu to mežu, to galvas, bet vienalga viņš man tad katru reizi kaut kas citādāks. Ja. Naktī ar aizvērtām acīm tu vēl neriskētu braukt, ja? Es vakardien mēs braucām, bija tieši tumšs palika, saulīt bija norietējies, bet tā galīgi aizvērtām tā gluži nē. Ar vienu vismaz. Ko S-Balance dara ziemas sezonā? Ziemas sezonā viņi atpūšās. Krāj spēkus. Krāj spēkus, stāv garāžā, sildās. Un kaut kā ziemā es esmu pamēģinājis pabraukt, bet nav tik komfortabli kā vasarā. Un tā kā viņš ir uz elektrobaterijām, nu tad ziemā viņš arī ātrāk lādējās laukā. Nu, kad ir ceļš augstums šajā ziemā bija mums -20, es domāju, tu vispār nav opcijas, ja viņi kaut kur izbrauks, nu tu uzlādēs bateriju, izbrauks kilometru un viņi būs visi tur sasalas. Un ziemā viņi atpūšās, ziemā izdomāšu kaut kādu citu lietu. Jā, bet tieši bija jautājums, vai varētu būt kaut kāds tāds piedāvājums, ko varētu ziemā līdzīgs, bet nu jā, kaut kāda alternatīva. Es esmu par to domājis tieši turismā, ko darīt, nu, ko piedāvāt ziemā. Man patīk tādas, nu, šāda veida aktivitātes, bet Latvijā ir ļoti grūti tām ziemām. Okay, šī ziema mums bija pirmā pa 15 vai cik gadiem ziema ar lielo zē burtu, bet pirms tam jau ir bijis, ka nav to sniegs un piedāvāt varbūt, nezinu, braucienus ar sniegu motocikliem vai kaut ko tādu. Nu, okay, šogad bija ziema, nākamgad, nu, ko es darīšu, ja viņš stāvēs sētā. Nu, ziemā ir ļoti grūti Latvijā, viņi nav tādas pat, nu, tik ļoti patstāvīgas ziemas, kad vajag tieši uz to, vajag tieši ziemai veltīt pakalpojumu veidot. Vai ir kaut kādi plāni vai kaut kāds piedāvājums, par ko jūs domājat, ka varētu vēl bez šī varianta kaut kas šobrīd ir paredzēts? Ir kaut kas paredzēts, kā es nesen noteicu TikTok video, kad būs kaut kādi pārsteigumi. Būs šajā vasarā, Mērcligā būs vēl papildus pakalpojums, ko sniegšu ar citiem cilvēkiem sadarbībā. Kas tas par pakalpojumu būs, tas, lai paliek kā noslēpums, tad, kad viņš būs, tad, kad viņš būs gatavs, tad visi par to uzzinās. Es domāju, ka visiem viņš patiks. Mēs atstāsim vietu intrigai, vai ne? Jā, pēc tā pakalpojuma sniegšanas es atnāktu vēl vienreiz uz interviju, turismu informācijas centrā, kā reiz visa turismu saistīts. Tad mēs atkal parunāsim par to, kas tad tas ir. Nu, mēs varam likt vienīgi skatītājiem minēt, ja, ko varētu piedāvāt. Jā, skatītāji var minēt, rakstīt apakšā komentāros, ko es varētu vēl piedāvāt. Jā, varbūt kāds, kurš uzminēs, dabūt balvu. Jā, kurš uzmin, tas dabūs balvu. Skaidrs. Turam pie vārda. Vai ir vēl kāda mērķi, nu pieņemsim tuvākajiem 5 gadiem, ko varētu bez šī mazās intrigas un noslēpuma, kas varētu būt vēl piedāvājumā, vai jūs varbūt ejat plašāk kaut kur ar šo savu pakalpojumu, atverat kādu filiāli vēl kaut kur, vai par to nav domāts? Nu, tuvāko 5 gadu laikā, es nezinu, vajadzētu tikt uz Forbes žurnāla vāku varbūt. Ir visādi mērķi, jācer, ka īstenosies, paplašināsies šis pakalpojums. Nu, arī jaunais, kas tiks piedāvāts, un varbūt vēl kaut kas jauns. Gribās, lai, nu, ja arī paplašinās, lai tas viss paliek tieši šeit, tā kā Mērcligā, lai es paplašinos, nevis aizceļoju uz Rīgu vai kaut kur citur. Jo gribās tieši šo ciemu, nu, tā kā mazliet ne pacelt, bet pacelt, lai brauc vairāk cilvēki pie mums ciemos, lai visiem ir labāk. Lai vairāk naudas paliek mūsu ciemā, nevis turisti brauc tālāk uz citiem ciemiem un tērējās tur. Par šo tēmu runājot, varbūt, ka es laikam diezgan bieži uzdodu šo jautājumu, bet varbūt, ka tev arī ir kaut kādas pārdomas, nu kas būtu tas, ko mums vēl vajadzētu tā kā piedāvāt vairāk, lai tiešām tie turisti šeit uzkavētos, nevis vienkārši caurbraucot, redzētu, te ir Mērsraksts, skaistas dekorācijas, bet tiešām apstātos šeit. Mums vajag kaut kādus iemeslus, kāpēc, lai tie cilvēki apstātos. Nu, pieņemsim, braukt cauri un kaut kāda kafēnīca būtu ceļmalā, kur cilvēki ierauga, apstājās, sēž, ēd, priecājās. Nu, es redzu, ka Mērcligā viena šobrīd būvējās.
tieši ceļmalā. Nu, kaut kas tāds specifisks, ka cilvēki brauc, pasēž, vieglāk piekļuvi varbūt pie jūras, tepat centrā, lai viņi tur noiet lejā un tur iespējams sēž vēl tur kaut kādu maziņu kafēnīci, tur galdiņu tirgo saldējumus. Jo savādāk nav ļoti daudz lietas, ko šeit tieši darīt. Ir ļoti daudz naktsmītnes, tas ir ļoti labi. Bet tādas kaut kādas vēl lietas, ko padarīt, ko piedāvāt, varbūt to jādomā. Tāpēc arī tieši par to domāju. Jā. Viens pakalpojums, būs vēl kaut kas, lai cilvēki šeit uzkavējās ilgāku laiku. Tev ir arī 2 dēli, kādi viņiem interesi ir par šo. Varētu būt, ka nākotnē ir tev 2 labi palīgi. Es ceru, jā. Varēs paplašināties uz to stāvrēķinu. Viņiem šobrīd vairāk gan ar kvadricikliem patīk braukt, bet no šo viņi pamēģinājuši, kad es eju blakām pieturu roku un puikas stāv virsū, bet pašas viņas nelaiž braukt. Viņiem interesē, viņiem viss kaut kas interesē. Tad galvenais nedot viņiem rokās āmuris un tādas lietas, kamēr šīs ierīces ir blakām, jo tad kaut ko iet pasist viņiem un tā. Flomasteris arī droši vien, vai ne? Flomasteri, jā, tas kaut kas ir bijis apzīmēts, bet tas tiek notīrīts. Autogrāfi atstāti. Ārpus šīs te S-balans jomas tu esi aktīvs ne tikai ar šo pakalpojumu, bet esi iesaistījies arī, tajā, varētu teikt, mums šobrīd top tāds pasākums kā zinātnes festivāls, un arī tu esi komandā un vēlies tajā darboties. Ko tev nozīmē tas, ka šeit ir tādi dažādi pasākumi un notiek? Kaut kas citādāk. Ļoti priecājos, ka man uzaicināja būt līdz zinātnes festivāla komandā. Man tas nozīmē daudz, kad Mērcigā ir aktīvi cilvēki, kas kaut ko ne tikai ražo, bet veido pasākumus un sanākšanas kopā, lai veidotos tādu komūnu un lai arī braukt no citām vietām. Cilvēki pie mums piedalītos festivālos, paliktu pa nakti kempingos, izmantot kaut kādus Mērcigā piedāvātos pakalpojumus. Vajag vilināt uz šo vietu, uz Mērcigu vairāk cilvēkus, lai viņi brauc. Viņi pa ceļam tu savādāk apstājās vienā ciemā vai arī pabrauc tālāk un apstājās nākamajā, bet te pa vidu viņi uz to Rīgas Kolkas šosejas, viņi šajā vietā viņi tā kā nepiestāja, bet vajag, lai piestāja šeit. Varbūt vajag uzlikt dzīvi kaut kur Mērciga galā, kaut kādu tādu sienu, lai netiek vienkārši tālāk. Paliek viss šeit. Mums. Tālāk braukt bīstam. Tālāk braukt bīstam, jā, tu tālāk nebrauciet, jā. Jā. Varbūt, ka ir vēl kaut kādas lietas, ko tu domā, ka varētu Mēršaks vēl tādā pakalpojuma ziņā piedāvāt. Labi, mums ir piekrastē jūras svētki, bet varbūt, ka jākāpj ārā no tās ierastās nišas un jādomā par kaut kādām citām lietām. Tā grūti atbildēt. Ir kaut kādas lietas, bet tas viss, man liekas, ja tieši iet un par kaut kādu zvejnieku svētkiem, jūras svētkiem vai vispār svētkiem, tad jau viss, man liekas, ir lielā mērā atkarīgs no budžetiem, kurš kuram piešķir un kurš var atļauties riskēt un mēģināt atpelnīt biļetēm un tādām lietām. Tā kā, jā, grūti atbildēt par šādu jautājumu. Ir ko piedāvāt, bet grūti atbildēt. Ja mēs atkāptos kādus gadus 15 atpakaļ, ko tu tā kā ieteiktu sev, esot šajā laikā, bet ieteikt tam Gatim, kas bija pirms 15 gadiem? Tie bija traki laiki. Cik man bija gadi? Tas bija, bišķiņ mazliet pēc 20. Ko es varētu sev ieteikt? Varbūt būt mazliet mierīgākam nekā tas bija 20 gadu vecumā. Jā, bet tādas es neesmu mierīgs. Man grūti atbildēt, ko es varētu sev ieteikt. Man liekas, viss ir tā, ka iet tā, kā tam jānotiek. Kaut kā ir lēmts tā iet uz priekšu, tā dzīvojās. Mūsu iepriekšējā intervijā jautājums bija par to, tad iepriekšējais sarunu viesis uzdeva jautājumu, vai
tos sapņus, ko izsapņo, cenšas arī realizēt. Tas jautājums tad tev arī būtu, vai tev tie sapņi, ko tu esi izsapņojis, tu esi centies arī realizēt, vai jau esi realizējis? Es cenšos, es cenšos realizēt to, ko es domāju vai izsapņoju. Protams, nevienmēr tas sanāk, vai arī sanāk daļēji. Tad ir uz ko tiekties. Arī šo pašu segreju pakalpojumu. Protams, ka tas sapnis ir, ka man ir daudz vairāk ierīču un tiek visu laiku cilvēki tik daudz un priecājās. Bet tā gluži tas nenotiek, tik ātri tas tā nenotiek. Bet jā, es mēģinu īstenot to, ko es izsapņoju. Bet es nekad tā arī nestāstu nevienam, ko es izsapņoju, lai nav jāzina visiem mani sapņi. Lielāka iespēja, ka piepildīsies, tad tie būs tie klusie sapņi. Jā, labāk es nesaku, tad lielāka iespēja, ka realizēsies. Mēs vēlētos no tevis jautājumu arī mūsu nākamajam sarunas viesim. Kas būtu tas, ko tu gribētu pajautāt? Kas būs viesis? Mēs nekad to nezinām, mums tas vienmēr ir noslēpums. Man būtu vieglāk uzdot, ja zinātu viesim. Ko tu būtu gribējis, lai es tev pajautāju varbūt šodien? To var pajautāt. Mans jautājums nākamajam viesim būtu, vai tu esi izbraucis ar S-balansu, ar segvejiem? Ja nē, tad kad tu brauks ciemos un izbrauksi? Jā, vienkārši jautājums. Vienkārši būs atbildēt. Ļoti labs jautājums. Paldies tev. Mēs ticam, ka visi sapņi piepildīsies, visas idejas klusās. Mums taps zināmas agrāk vai vēlāk, un mēs ticam, ka pavisam drīz. Un lai tiešām izdodas tev šo mēršagu celt arī ar šo pakalpojumu, ko tu esi mums, varētu teikt, piedāvājis, vai ne? Izmantosim iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, baudīt skaistos skatus gar mēršagu pludmali. Un mēs tiksimies atkal jau citās epizodēs. Paldies, ka skatījāties! Piestāj un ieklausies. Sarunu cikls Piestātne.